Labrīt visiem šajā rītā. Jāsaka, ka tik kuplu pārstāvniecību droši vien mēs gaidījām, pilnīgi noteikti. Un tad, kad arī tas izpildās, tad tas ir ļoti liels prieks un reizē arī tāds patīkams pārsteigums. Un šodien no rīta nākot bērnu slimnīcas teritorijā no dzelzceļa puses, vēlreiz paskatījos šajā rītā uz briedi un pamanīju, ka divas ģimenes, kuras gāja, vēl neko nenojaušot, kas viņus sagaida iekšā slimnīcas ēkā, skatījās uz briedi, bērni rādīja ar pirkstiem, mammu, skaties, kas tur ir. Un, manuprāt, kā jūs arī paši teicāt atklāšanas reizē, briedis ir brīnišķīgs simbols, un briedis ir arī brīnišķīga ceļazīme, kur mums doties, un mēs to ieraugam. Vēlreiz visiem labdien! Mēs šodien tiekamies Bērnu Klīniskajā Universitātes slimnīcas starptautiskā dizaina kopienas SEGD Rīgas nodaļas rīkotajā pasākumā, kurā mēs runāsim par dizaina un veselības miedarbību, par to, kas ir paveikts. Un šī SEGD kopiena Rīgā, ko pārstāv dizaina aģentūra HDV, šai tematikai šajā gadā ir pievērsusies jau 3. reizi. Un šeit ir sapulcējušies ārsti, kuru atbalstītāja ir slimnīcas administrācija. Tāpat šeit ir sapulcējušies arī ārsti, citi, kuru atkal atbalstītāji ir bijuši noteiktos laika posmos un brīžos dizaineri un arhitekti, lai īstenotu jaunas ieceres idejas. Un tie, kuri ir gatavi veikt, ko slimnīcas labā, mazo pacientu labā, tad, kad tie nonāk tajā situācijā, kurā ir daudz nezināmā, vide ir nedroša, nav saprotams, kas notiks, apstākļi ir nedroši, un vide ir tā galvenā, kura šajā mirklī bērniem, viņu vecākiem, tuviniekiem var sniegt noteikti drošības sajūtu, pie kā tad arī ir šajos gados strādāts. Un tātad šajā dienā, kas mums šodien piedalīsies, Bērnu slimnīcas valdes locekle Ilūta Riekstiņa, dramaturgs Lauris Gundars, ambulatorās komandas vadītāja Liena Vītola, arhitektu birojas Marka arhitekta līdzdibinātājs Mārtiņš Ošāns, ambulatorā veselības centra vadītāja Irina Ošaniece, Alpas ainavu darbnīca ainava arhitekta Indra Ozoliņa un Bērnu slimnīcas klīnikas virsārste Alla Silova un dizaina studijas HDV radošā dizainera Ingūna Elere. Tad mēs arī redzam visus tūplānā, ja gadījumā no pēdējām rindām kāds nevar redzēt katru klātesošo, bet katrs klātesošais sniegs savu nelielu ieskatu, kā mums noteikti pilnīgi būs iespēja iepazīt. Un sāksim ar šiem pieredzes stāstiem par kopējo sadarbību, un kā pirmais runātājs mums šodien ir Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas valdes locekle Ilūta Riekstiņa un Ilūtas stāstījums par piedzīvoto un arī par slimnīcas attīstības plāniem. Lūdzu. Es mēģināšu operēt ar diviem instrumentiem. Labrīt! Un ienākot telpā, man kolēģi prasīja, vai es esmu uztraukusies. Un es jums teikšu tā, es esmu uztraukusies, bet tieši tāpēc, kad mums ir tik daudz ko stāstīt, rādīt, dalīties un tā tālāk. Es neesmu uztraukusies par tēmu, jo mēs mazāk kā mēnesi atpakaļ atvērām mūsu jauno briežu māju un mūsu jauno dzērves māju. Un ziniet, kāda tagad ir mūsu lielākā problēma? Mums nevis bērni raud, kad nāk uz slimnīcu, bet bērni raud, kad iet prom no slimnīcas. Un es šodien gribu padalīties ar ceļu līdz, es teiktu, tādai uzvarai, kāpēc mums ir tā situācija, ka tiešām bērni raud, kad viņi iet prom no slimnīcas. Un šogad slimnīcai ir apaļa jubileja 125 gadi, un es pavisam ātri mēģināšu tai infrastruktūras tādai attīstības ceļam izvest jūs cauri, jo pats pirmais nelasiet vīziju, bet es gribēju parādīt. Tad, kad mēs taisījām stratēģiju 20. līdz 25. gads, mēs mūsu vīzijā ielikām Mārtiņu no mūsu sākotnējās ieceres bildi. Tā ir bilde. Un tas ir apbrīnojami, cik ļoti tuvu mums ir sanācis tā realizācija. Viņa tiešām dzīvē ir tieši tāda. Un tas mums tiešām liek visiem noticēt, ka ļoti svarīgas lietas ir vīzijas, ļoti svarīga lieta ir atrast laiku plānošanai, bet par to nedaudz vēlāk. Jā. Es tiešām gribēju tikai ar šo te padalīties par to, kad, cik ļoti tuvu mēs varam arī realizēt savus sapņus un ticiet saviem sapņiem, izvirziet tos sapņus.
Jā, mēs esam daudz, un tad, kad mēs plānojām slimnīcu, tad mēs ņēmām vērā kā minimums to, kad mēs esam pār pa 2000 darbinieku, kā minimums to, kad mums ikdienā ir vismaz 1400 pacienti, bet mēs esam bērnu slimnīca. Un bērnu slimnīcā 1400 pacientiem līdzi nāk vismaz 1400 arī pavadošās personas. Tā kā tas cilvēku skaits, kas mums katru dienu ienāk iekšā, iziet ārā, mums ar to bija jārēķinās. Tas ir milzīgs skaits, jā. Un lielākā daļa no pacientiem, un tas tiešām ir tāds veselības slimnīcas, tāds nosacījums ir jāsaprot, ka viņi nenāk šeit katru dienu. Viņi ienāk, viņiem ir jauna vieta, viņiem ātri jānoreaģē, viņiem ātri jānonavigē, kur viņiem iet. Un tikpat daudz mums ir arī studenti, tikpat daudz mums ir arī piegādātāji, vienkārši apmeklētāji. Jā, tā kā viss tas bija tas, ar ko mēs jau sākot no 2019. gada ļoti aktīvi runājām un ņēmām vērā mūsu nākotnes attīstībai. Un šis ir man, jā, tāds galvenais slaids, pie kā es arī šodien gribētu paturēties un apstāties. Un pēc tam tāds bildes, jā, ko mēs esam izdarījuši, tāda bišķi palielīšanās. Bet 2019. gads bija tas gads, kad bērnu slimnīca nolika pati savu uzdevumu, lielu uzdevumu, kad mēs gribam nevis reaģēt uz iespējām, bet mēs gribam būt gatavi iespējām. Un 2019. gadā tikai un vienīgi ar vienu korpusu mēs sākām, kad mēs likām tiešām paši sev uz papīra, kā tas izskatīsies, un atvēlējām laiku tiešām tai plānošanai. 2021. gadā, kā mēs visi zinām, jā, atnāca Covid ar savām jaunām izmaiņām mūsu ikdienas dzīvē, bet tas neapstādināja mūs no noliktā, jo 2021. gadā mēs bijām strikti nolikuši, ka mēs izstrādāsim koncepcijas. Un mēs izstrādāsim gan vidējtermiņa koncepcijas, gan arī ilgtermiņa koncepcijas. Šobrīd slimnīcā ir 6 koncepcijas. Un tas ir tas, ko es tiešām ikvienam, kas vada slimnīcas, tiešām lūgtu izvirzīt sev kā nepieciešamo, respektīvi, kad ikvienā slimnīcā ir vismaz redzējums, kā mēs izskatīsimies arhitektūras ziņā, kur mums būs apbūves zonas, un nevis tā, lai pēc tam, tad, kad ir iespējas, tad mēs sākam domāt, kur mums vispār būvēt. Tad vēl noteikti ļoti svarīga lieta ir arī interjera, ārtelpu, navigācijas un tā tālāk. Es tās visas koncepcijas tur uzskaitīju, jā, kādas mums ir. Kāpēc mēs to darījām? Un tad es tieši gatavojoties šim pasākumam uzliku tādus plusiņus un mīnusiņus, ko mums tas deva, un arī kaut kāds tāds mīnus, ko varbūt mēs būtu bišķi savādāk darījuši, jā? Jo tas noteikti deva šis te lēmums, un šo te 6 koncepciju izstrādi mums deva laiku plānošanai. Es iepriekš nenovērtēju īstenībā, cik ļoti būtiski ir atrast laiku plānošanai, cik ļoti būtiski ir visu vajadzību apzināšana. Pēc tam tālāk parādīšu, ko es saucu par visu vajadzību apzināšanu, jo mums pašiem plānošanas periodā parādījās tādas lietas, kā piemēram minējuši, bet kur mums uzstāsies mūsu slimnīcas koris? Un es tajā brīdī saprotu tā, un koris var dziedāt ziemā, un koris var dziedāt vasarā, un tās var būt dažādas lietas, jā. Un līdz pat tādām detaļām šo te mums iedeva tiešām koncepcija izstrāde un tā apstāšanās un plānošana. Noteikti vēl viens liels pluss bija darbinieku iesaiste, bet darbinieku iesaiste tādā apmērā, es domāju, jūs šodien arī dzirdēsiet no slimnīcas darbiniekiem, tā bija vairāk tiešām tāda noticēšana, paņemšana sev šo te lietu, kad mēs gribam, kad koncepcijas, piemēram, arhitektoniskās koncepcijas mums ir līdz 2030. gadam, kur mēs redzam, kāda varētu būt apbūve, kurā vietā viņi varētu atrasties. Un ejot cauri, kā tas toreiz izskaties 21. un 22. gadā, es redzu, mēs tikai 2 lietas nesam vēl realizējuši. Man sāk palikt bail, man liekas, ka jāpārskata koncepcija. Nu, kas tā pa koncepcija, kur jau sāk realizēties tik straujiem soļiem. Tā kā es teiktu, jā, šī te darbinieku iesaista koncepcija realizācija, tas bija tāds ļoti pareizi lieta. Tad noteikti ieraudzīt šo te kopskatu, bet ko es gribu visiem teikt, man liekas, ka pats būtiskākais mums bija, kad mēs izvirzījām, kad katrā vietā, katrā lietā, ko mēs darām, ir jābūt vismaz vienam wow efektam. Un tas ir tiešām bērnu slimnīcā, tas ir nostrādājis, un to mēs tiešām visās, jebko, ko mēs darām, mums obligāti ir nosacījums wow efekts vienalga. Vai tā būtu konkrētās, nezinu, tur, piemēram, rehabilitācijas klinikā, tā ir koši dzeltena krāsa. Nu, tas no sākuma mums paši nobiedēm. Es domāju, vai nebūs pat raku tāds wow efekts. Nē, ir vienkārši ideāli. Un
katrā vietā tas wow efekts ir. Un plānojot mūsu tādu attīstību, es vienmēr prasu, kur tas wow efekts ir, jo mums koncepcijas paredz to, ka mums jābūt ir katrā vietā šim te wow efektam. Bet arī bišķiņ par mīnusiem, jā, es jau prasīju Ingunai, es drīkst teikt arī kaut ko slikti, jā, bet ir kaut kādas lietas, jā, ko es ieteiktu. Tad, kad mēs jau bijām uzbūvējuši neatliekamo palīdzību, tad man projekta vadītāji pienāca klāt un teica, Klāvīlūt, ja tu nākamreiz kaut ko tikpat lielu gribi man dot, atļauj man aizbraukt vismaz uz 2 ļoti augsta līmeņa slimnīcām, ar domu tādu, lai es noķeru, kas man patīk, kas rada mans sajūtas, kuras man patīk, un kas man rada arī sajūtas, kas nepatīk. Jā. Un šo mēs toreiz 21. gadā nebijām ņēmuši vērā, bet ja šobrīd man būtu kaut kas jādara, es noteikti visiem saku, aizbrauciet un noķeriet sajūtas, kas rada patīkams sajūtas, kas rada arī nepatīkams sajūtas. Mēs esam bijuši arī tādās pēc tam slimnīcās, kur tu saproti, nē, tai vietai varbūt tas der, bet tas nav tas, kā mēs redzam, kā mēs jūtam savus pacientus, savus vecākus un tā tālāk. Tad, protams, kā mīnus, es domāju, tie, kas ir no slimnīcas, zina par finansējumu. Neplānoto finansējumu, jā. Koncepcija ir viena lieta, kur mums, piemēram, ir 7 soļu koncepcija, jā, mēs gribam viņu realizēt, bet finansējums nāk pilnīgi savādākā apmērā, pilnīgi savādākos ar nosacījumiem, tad mēs tur dancojam, jā, par šo te ap šo te koncepciju, ko tad mēs varēsim, jā. Realitāte. Ik pa laikam bija tā, ka es diemžēl neatnesu līdzi tās izdrukātās koncepcijas. Likās, šitais gan ir darbiņš, ko mēs esam vienkārši perfekti izdarījuši. Un sākam kaut ko realizēt. Un izrādās, ka mēs nesam ņēmuši vērā vēl vienu iesaistīto pusi. Tas pats mans pieminētais koris, jā, kur saka, mēs arī ziemā būtu gatavi tur ārā, tur noģumīties un tā tālāk. Jā. Un vienkārši šeit laikam vairāk par to jābūt ir ļoti elastīgiem, jā, kad uzradīsies vēl noteikti kāda jaunā puse, kurai būs savas vajadzības, jā, un arī mainīgās vajadzības, it sevišķi slimnīcā, jā, kuras, mūsu apstākļi, jā, arī nosaka. Ceļš no koncepcijas uz realizāciju nav viegls. Absolūti nav viegls. Man likās, ka tas būs vieglāk, jo tas ir noteikti saistīts vismaz mūsu gadījumā ar finansējumu, tādu fragmentālu iespējamību piesaistīt. Kā piemēram minēšu, mums ir labiekārtojuma koncepcija. Un tiešām ik pa laikam uzrodas sabiedrībā ļoti daudz gan uzņēmumu, gan fiziskas personas, kur saka, Klau, es sevis kaut kādu konkrētu naudas summu gribētu novēlēt slimnīcai, piemēram, tur rotaļu laukumu izveidošanai. Bet man ir viena koncepcija, man ir liela koncepcija, un man tas rada diezgan liels, tāds vēl nepieciešama papildus darbu, lai es no tās visas koncepcijas spētu, tā kā viņa nosauktajā, atvēlētajā finansējumā, iedot tiešām un to gabaliņu realizēt, jā. Un tas man bija nākamais, ko es noteikti teicu, kad ja mēs nākamreiz kaut ko skatīsimies, mēs jau dalīsim pa zoniņām, mēs dalīsim jau pa summām, jo, tas, piemēram, mūsu gadījumā ziedojumi ir līdz kādiem 50 000, un ar to vienkārši jārēķinās ir, jā, un šis arī viens no aspektiem, kā es noteikti nākamreiz taisītu šīs te koncepcijas, paredzot, kad var atnākt finansējums, par tādiem maziem gabaliņiem. Un vēl viena lieta, jā, ir tiešām par šo te, viens ir koncepcija, un tad mēs saskārāmies ar realitāti. Atkal kā praktisks piemērs, man liekas, ka mēs esam izveidojuši ļoti, ļoti skaistu ārtelpu navigācijas koncepciju. Un Ingun, te ir tas, ko es tev teicu, sliktais, ko es teikšu, bet par realizāciju. Koncepcija paredzēja, tāds tiešām ļoti skaists, tāds kubika veida, tāds liels norādes un tā tālāk. Un pienāca pagājušā gada ziema, un es sāku skatīties, kur mēs esam paredzējuši izvietot šos te kubikus, un tos kubikus mēs esam izvietojuši tur, kur brauks man lielais traktors, šķūrēs sniegu, un viņiem virsū, jā. Un es saprotu, man tas nedara, jo es neredzu, kā mēs tuvākajā laikā nomainīsim, piemēram, traktoru, jā, kā mēs tuvākajā laikā mums nebūs tur ceļš, nebūs sniegs Latvijā un tā tālāk, jā. Tā kā šis ir tāds ļoti tāds praktisks, jā, kad veidot koncepcijas, paskatieties, kas tur iet garām, jā, un kas notiekās ar mūsu 4 ļoti skaistiem gada laikiem. Ļoti, ļoti mainīgi ir, jā. Un jā, šo te ārtelpu navigāciju, jā, mēs esam jau sākuši, jā, ringu un jau pārstrādāt, jā, kā tas izskatīsies, lai mēs varētu arī ļoti, ļoti ērti uzturēt. Speciāli atstāja pēdējo, kā 3 burtu savirknējumu, jūs noteikti tie, kas strādā slimnīcās un sabiedriskajā un vispār ar valsts naudu zinat, jā, publisko iepirkumu likums, jā.
Tas ir pagrūti, it sevišķi šāda koncepcija realizācijai. Jo viens ir, kad mēs esam noticējuši šai te idejai, un otrs ir, kā mēs viņu varam realizēt, kā var aprakstīt īstenībā visas tās subjektīvās lietas un tā tālāk. Jā, tā kā šis ir viens no tādiem lieliem izaicinājumiem. Tas nav neiespējami, bet tas ir liels izaicinājums tieši publisko iepirkumu likums, jā, kā mēs tiekam līdz tam realizācijai. No manas puses runājamais viss, bet es atparādīšu, kas tad mums ir. Šī ir, es vienkārši paņēmu Mārtiņu, ja, jo Mārtiņš mums tiešām palīdzēja arī šo te 7 soļu teritorijas attīstības plānu, un mums tikai 2 soļi nav izpildīti. Es tagad domāju, tā nav nekāda vidēja termiņa, jā, tā ir mums tāda īstermiņa sanācija. Bet šis mums ļāva ļoti ātri norēģēt, mums ļāva ļoti ātri pie jautājumiem, kas tiek uzdoti no ministrijām, kas tiek uzdoti no tāda augstākā līmenī. Mums ir vienmēr atbildes. Un es teiktu, koncepcija, galvenais uzdevums ir dot atbildes, būt gataviem jau ar atbildēm. Nevis, ka tad, kad mums nāk finansējums, mēs paši sev sākam uzdot jautājumus, bet mums ir atbildes. Jā. Tā kā šī 7 soļi, jā, teritorijas attīstības plāns mums ir, un mēs tiešām ejam pa soļiem, pa šiem soļiem, par šo te attīstības realizāciju. Un tad, jā, tad ir te tāds nedaudz bildīts ar tiem VAV efektiem. Kā es minēju, jā, rehabilitācijas klīnikā, jā, tas bija tieši tas koši dzeltenā krāsa, tad tas jau bija 21. gadā. 22. gadā jūs noteikti iesiet cauri, jo parādījis arī, jā, mums ir sarkanā lāča laukums, jā, sarkans lācis, viņš tur sēž, jā, un tas ir mūsu tas VAV efekts tajā parkā. Tad mums ir arī jaunas ultrasonogrāfijas telpas. Ja katrā vietā mums ir tiešām domāts par bērniem, par draudzīgu vidi bērniem, par sienas uzlīmēm, par ievadīšanu telpās, jā, kad lai bērni jau ir gatavi, viņi zina, kas viņus tur sagaidīs. Jā. Piemēram, šeit ir magnētiskā rezonance, jā, jau uzgaidāmās telpās, jā, mums ir jau šie te tēli, kas viņam tālāk jau būs magnētiskās rezonances izmeklējuma telpās. Visur mēs domājam par to, kad lai kā bērns ienāk slimnīcā, un lai līdz pat ārā iešanai labāk, lai viņš skums, ka viņam ir jāiet prom nekā, kad viņam ir jānāk uz slimnīcu. Jā. Tā ir mūsu tā filozofija. Un šeit arī, piemēram, neironavigācijas iekārta, jā, visi mēs uzreiz domājam par telpu, jā, kā to telpu, kā šo te telpu ar džungļiem pataisīt, jā, un tā bērniem arī saka, es tajā džungļu telpā biju, jā, es pie tā pērtiķīšu, jā, tā kā šis tiešām strādā. Mūsu slimnīcā šis tiešām strādā, un arī tālākās telpas, un visu mēs tā arī domājam arī tālāk realizēt. Esam, jā, te palietīvās aprūpes, jā, te pat tās netālu esošā ēka ir pilnībā atjaunot, arī domājot par šiem te palietīvās aprūpes pacientiem, jā, tur arī ir īpašs sienas uzlīmes ar ezīti, jā, tā kā tur tāds. Tad par šo te es nestāstīšu, jā, jo mēs esam šajā telpā, jums gan Liena pastāstīs, jā, gan arī pēc tam būs ekskursija, arī te bija. Jā, obligāts nosacījums par VAV efektu tur arī pastāstīs, bet es šos te 2 slaidus pēdējos ieliku tāpēc, kad, lai jūs redzētu, kāda vispār pasākuma notiek slimnīcā. Un tad, kad mēs taisījām tās koncepcijas, jā, tad mums bija tiešām jāparedz. Mums vajag vietu, kur būs dārza svētki, mums vajag vietu, kur būs bērniem sporta spēles un tā tālāk. Un visu laiku, tās koncepcijas veidoja, tev visu laiku ir jābūt gatavībā, kad kāds vēl pateiks, es ieraudzīju mūsu virsnās, jā, māsu dienu, vai ne? Mēs gribam, lai ārā ir aktivitātes, mēs gribam, lai iekšā ir aktivitātes. Un te ir tas mūsu, jā, mans jau 2 reizes pieminētais kors, jā, kad viņi ir gatavi dziedāt gan ziemā, gan vasarā. Jā. Un tad mēs arī par šo te domājam, kur tad viņi uzstāsies, kas būs tā vieta un tā tālāk. Tā kā no manas puses milzīgs paldies, bet paldies es gribēju pirmo pateikt noteikti mūsu sadarbības kolēģiem un partneriem un es teiktu jau draugiem. Jā, paldies tiešām Mārtiņ, jā, Intra, paldies Inga un paldies Laura, paldies, jā, par to, kad par šo te stāstu. Jo tas bija negaidīti, viņš ienāca ne pašā sākumā, es domāju, jūs pats izstāstīsiet, bet tas bija ļoti labs pagrieziens un šobrīd tas ļoti mums strādā. Bet jūs redzēsiet tad. Paldies, jā, paldies jums visiem. Paldies Ilutai Riekstiņai, un Iluta jau pieminēja Lauri, un tiešām jautājums par to, cik daudz spēj paveikt vide. Un tā, protams, mums var radīt ļoti spēcīgas emocijas, bet brīdī, kad mums ir jau tā neskaidrība, sāpes, iespējams bailes, videi droši vien ir pavisam kāds cits uzdevums. Un par to, kā ir veidojies šis stāsts, kurš ir arī ļoti nesaraujami saistīts ar jauno koncepciju, ar vizualizācijām, kā mēs redzējām, lai pastāst arī pats Lauris Gundars, lūdzu, dramaturgs.
Jā, dramaturgs, un tad uzreiz jums acu priekšā, nu tad teātris tur būs, kur jūs iesiet skatīties, vai ne? Jā, nu tāds priekšstats varētu būt, bet daļai tā nav taisnība, bet daļai ir ļoti liela taisnība tajā, tā vienkārši iemesla dēļ, ka dramaturģija ir tāda lieta, kur mēs meklējam veidu, kā uzrunāt cilvēku, kā sarunāties. Ir šis komunikācija, dramaturģijā ir galvenais. Un arī šeit galvenais ir šī komunikācija, šī saruna. Un atkal, mēs ļoti bieži saprotam sarunu vai komunikāciju kā tādu vienvirziena lietu. Nu, teiksim, nu mums tur būs stāsts. Tas būs tā, ka kāds stāstīs, un es tagad sēžu un klausos un esmu pasīvs. Nu, nē, tomēr stāsta tādā vidē, kur mums ir jāpiesaista cilvēki. Tomēr šādā vidē stāsts ir tāds, kur mēs savstarpēji sarunājamies. Vārdā saruna ir iekšā tomēr divas puses. Un tieši šīs divas puses vidē ir tas pats varbūt, nu, kā lai saka, nu, sarežģīts jau briesmīgi nav, bet nu, tas neparastākais un tai pašā laikā tas efektīvākais arī. Jo liekas, nu, kā vide, kā mēs ar vidi, nu, tagad varēsim kontaktēt, kas tomēr ir pats dizaina pamats laikam, vai ne? Nu, lūk, protams, ka slimnīcas vēlme jau arī skaidri un gaiši bija uzrakstīta, ka tā tam arī ir jābūt. Un tad mans uzdevums itin kā ir saturs, un tad mēs atkal domājam, nu, kas tad ir saturs? Saturs patiesībā nerodās ne no kā, un saturs nav, nu, saturs. Saturam ir pirmām kārtām tas mērķis. Un tikai tad, kad ir pilnīgi skaidrs mērķis, tad arī rodās saturs, un tad jau arī šī satura realizācija jau ir nākamais solis. Kāds ir tas mērķis, tas galvenais mērķis? Šajā gadījumā mums tā tēma ir dizains un veselība. Es teikšu tā, es gribu runāt par neveselību, ka vispār nav ko domāt par to veselību. Jo tā bija tā galvenā lieta, ka lai tie, kas nāk šajās telpās, lai nedomā par veselību. Jo ko nozīmē domāt par veselību? Tas nozīmē arī domāt par slimību, vai ne? Nu, līdz ar to tu salīdzini veselību ar slimību, un tad, nu, cik slikti un cik slikti. Bet, nu, nē, nav par to jādomā. Jūs jau arī zināt, nu, kā katrs mēs zinām, ka cik man ir slikti, kā mēs to zinām ikdienā, vai ne? Un tad pēkšņi ir kāda laba ziņa nāk, un pēkšņi visas slimības ir pārgājušas, un viss ir labi. Nu, tad, lūk, aptuveni tāda, tas tā primitīvi runājot šis domu gājiens, arī ir šajā stāstā, kas ir katrā no korpusiem, kuru jūs redzēsiet, kādā tas ir izteiktāk, kādā tas ir daudz tieši, ļoti tieši. Man šķiet, ka nu, briedī ir vistiešāk, un tauriņā varbūt vismazāk, vismaigāk, tā teiksim, ja. Bet kas arī ir pilnīgi loģiski, jo šīs specifikas katrā korpusā ir citādas. Nu, kas ir galvenais? Mans mērķis bija, lai nedot nekādas atbildes. Tas ir ļoti svarīgi. Nevis tā, ka ir stāsts, kurš, nu, teiksim, didaktisks stāsts bērniņi, dzīve ir tāda, un ir jādara tā, un ir jādanco tā, un jācelā kājas tā, un rokas šitā. Šeit jūs neatradīsiet nekur tāda veida atbildes, tādas nav, ir tikai jautājumi. Ir jautājumi, jo jautājums beigās arī rada mums šo divpusējo sarunu, šo divpusējo komunikāciju. Jautājums ir tas, kurš liek domāt, kāpēc? Kāpēc tā? Teiksim, jūs ar uz vienas sienas atradīsiet jautājumu, kāpēc ir kāpēc? Nu, tad atbildiet lūdzu katrs sev. Kāpēc ir kāpēc? Starp citu, ļoti interesants jautājums. Es te no pats sāku domāt, ka par šo es gribu uzrakstīt stāstu. Pats nejauši. Jo šis jautājumu lieta tā dod to iespēju
nedomāt par ko citu. Tu esi spiests domāt par to, ko tev tikko piedāvāja domāt. Protams, ka tā ir manipulācija, bet tā ir tā manipulācija, kas mums arī nepieciešama, lai nedomātu par slimību veselību. Un vēl varbūt otra lieta, jā, un patiesībā es esmu ļoti pateicīgs slimnīcai, ka jūs nevarat iedomāties, cik reizes es domāju, nē, viņi teiks, šitas neiet. Šitas neiet. Tā vienkārši iemesla dēļ, ka tie teksti, ko es uzrakstu, kad jau ir satura fāze, viņi taču ir nesakarīgi. Viņiem nav nekāda jēga. Jā. Un es domāju, normāls cilvēks, kas pieredzes ir tādos normālos teikumos kaut ko lasīt, un ja vēl komati pa vidu, pavisam labi, te ir vienkārši ragi. Ragi. Piemēram, ir uz vienas sienas redzēsiet ļoti atvēršanas dienā bija ļoti interesants reakcijas pie tādas sienas, kur ir ragi un ragaciems. Ragi ragaciemā. Vecāki jau bija pilnīgi, viņiem jau aizgāja atbildes tur un jautājumi jau ļoti plaši un diži. Un nevēlties pārgāja uz to, ir tādas ļoti it kā neloģiskas lietas, bet slimnīca noticēja, ka gan jau kaut kā vispār varbūt pavilksies uz to. Jo tiešām, ja mums būtu tādi šausmīgi loģiski teikumi un loģiskas atbildes, tad mums nerastos šis sarunas process. Tad būtu vienkārši, viss nofiksēja un ar to arī viss beidzās, ar to arī punkts un nenotiek process īstenībā nekāds. Bet mums mērķis un uzdevums ir, lai šis process būtu, lai tas būtu pēc iespējas ilgāks turklāt, lai tas būtu seriāls riktīgs, jo jūs iesiet pa vienu korpusu, jūs redzēsiet, un aiz tur ir atkal kaut kas jauns par to pašu tēmu, bet atkal kaut kas jauns, un atkal ir jautājums, un atkal ir jautājums, un atkal ir jautājums. Pārējot vēl pie viena, kas man šķita ārkārtīgi svarīgi, jo pats esmu tētis, un esmu nereizi vien skrējis šurp dažādos nepatīkamos gadījumos ar bērniem, un ir, es savu sajūtu tīri labi atceros, ka, to bērnu tagad sēdi un tagad tu gaidi, un kas tad ir, un tev visu laiku gribās teikt, kā tad tu jūties, vai tā nesāp, un tu visu laiku uzdod viņam jautājumus, kas viņam bāc, riktīgi nevietā, riktīgi. Viņam tagad ir vēl jādomā par to, par ko viņam vispār nav jādomā. Bet tev visu laiku gribās to darīt. Tas ir pilnīgi loģiski. Tad, lūk, šeit tomēr ir lielā mērā arī, vismaz es centies, esmu iekodēt tai saturā iekšā, lai arī piedalītos vecāks tajās sarunās. Lai vecākam būtu, kaut vai bērns prasīs, kāpēc te rakstīts, kāpēc? Tad parunājiet ar viņu. Tad, es nezinu, stulbi. Pat tad, ja vecāks teiks, tas ir stulbi. Tad varbūt tā bērns uzsver, kāpēc tad rakstīts ir stulbi. Un tā saruna jau tomēr iet, un mēs jau aizmirstam par to, kāpēc mēs šeit atrodamies. Un mēs piedāvājam runāt par, mēs piedāvājam patiesībā kaut kādā veidā to laiku aizpildīt, nedomājot par to, kas mūs biedē, kas ir slikti, bet gan mēs vienkārši, mums ir jānosit laiks, mums ir šeit lielā mērā, lai cik tas briesmīgi neizklausītos, bet tas varbūt būtu viens no tiem efektiem, kas būtu panākams. Tas ir par saturu. Paldies! Aizmugurē, jo tiem, kur sēž aizmugurēs rindās, teikšu, ka te slimnīcas flanks izveidojies tagad šī pusē, kur sēž visi māja ar galvu piekrita Laura teiktiem, smējās. Jā, tas nozīmē, ka visticamāk arī savstarpēji par to ir pārunājuši un arī domājuši. Un jā, protams, jāpiekrīt Laurim, ka nevajadzētu domāt par to, par slimību un par to, kas mūs sagaida šeit, un tas iespējams arī ir viens no dziedinošajiem apsvērumiem, bet, protams,
bērni nonāk slimnīcā. Un, protams, ka bērni arī saslimst, un, ja mēs runājam arī par konkrētākām saslimšanām, tad es domāju, ka ikdiena mēdz būt ļoti skaudra arī tiem pacientiem, kuri nonāk psihiskās veselības aprūpē, un tās ārstiem šo pacientu izpausmes noteikti ir daudz saprotamāks, bet iespējams pašiem pacientiem tās ir diametrāli pretējas un tādas, kuras mēs pat nenojaušam, kādas varbūt vēloties pilnībā paslēpties, atrast kādu vietu, lai es būtu burtiski neredzams. Un kāds varbūt atkal vēlas sev pieteikt ļoti skaļi, ļoti pārliecinoši. Un mediķiem ir jātiek galā ar visām situācijām. Tāpēc savā pieredzē dalās arī Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra ambulatorās komandas vadītāja Liena Vītola. Lūdzu, Liena, jūsu vārds. Es tad nākšu te tajā runātāja vietā. Tad sveiciens visiem mūsu jaukajā skaistajā mājā. Varbūt nākot iekšā jau pamanījāt, kad uz sienas bija tāds liels taurenis. Tas, par ko Ilūta jau runāja, bija par šiem wow efektiem. Un tad tas, kas ir mūsu tas lielais simbols un wow efekts, ir šis taurenis. Varētu būt, ka cilvēkiem rodas jautājums, kāpēc tieši taurenis, kas ar to ir saistīts. Un, protams, kā visam apakšā arī šeit ir stāsts, kas sākas jau vispār ar to, kad senajā Grieķijā par vienu no psihes, dvēseles, tādiem prāta simboliem izvirzīja šo taureni. Tas ir arī iemesls, kāpēc mēs par šo domājam, bet ļoti būtiski taureņa sadaļa ir tā, ka ikdienā, kad mēs skatāmies apkārt, mēs visbiežāk redzam jau to gatavo taureni, kurš ar raibiem spārniem lido apkārt. Bet, ja mēs padomājam par to, ko mēs bioloģijā esam mācījušies, tad mēs atceramies, ka patiesībā līdz tas skaistais tauriņš tur lido apkārt, ir arī vēl vairākas citas stadijas. Kā kūniņa, kāpuriņš, un tur ir vesels process. Un patiesībā, ja mēs domājam par psihisko veselību, tad tā joma ir ļoti, varbūt dažreiz atšķirīga no citas daļas medicīnas. Ja mēs domājam, varbūt, piemēram, ar ķirurģiju, kur tas process ir ātrāks, rezultātu mēs vieglāk ieraugam, varbūt, tad psihiskā veselība viņa aizņem ļoti lielu laiku. Un tas arī šis ir tā sasaiste ar to tauriņu, kad mēs ieraugam mazu bērnu, viņš attīstās, viņš izaug, viņam ir jāpilnveidojās, daudzas prasmes jāiemācās, un mūsu pacienti bieži vien ir mūsu uzraudzībā, mūsu aprūpē ļoti, ļoti ilgi. Un tas arī sasaistās ar šo tauriņu, ar šo procesu, kurā viņš veidojās, šis te cilvēks. Protams, kā jūs varat arī iedomāties, psihiskās veselības kontekstā ļoti liela pievienotā vērtība ir kvalitatīvai sarunai, bet lai mēs varētu atklāties par to, kas mūs visvairāk satrauc, apgrūtina, rada varbūt arī ļoti nepatīkamas domas, mums ir vajadzīga droša vide. Gan drošā vidē, kur ārsts varēs vai speciālists pajautāt būtiskus jautājumus, gan patiesībā arī, kurai tas cilvēks, kas mums ir pretī, pacients varēs atklāties. Un tagad man ir tas viens no lielajiem godiem, kad es pieredzēju strādāt mūsu iepriekšējās telpās un strādāt arī šajās telpās, un tas ir neiedomājama liela krasa atšķirība, ko mēs vērojām iepriekš un ko mēs varam vērot šeit, kur noteikti ļoti liela daļa ir saistīta kopā ar šo dizainu, ar ēkas interjeru un iekārtojumu, jo, ja mēs iedomājamies drošu sarunu, tad mums pirmkārt ir jābūt telpai, kurā iespējams nekas mūs pārāk košā veidā nenovērš uzmanību, lai mēs spējam koncentrēties uz mūsu sarunas biedru, viens no skata punktiem. Otrs, mums ir jābūt arī ērtai vispār šim interjeram krēslam, kur mēs atsēdīsimies, kur mēs tā kā relaksēsimies, jo, ja mēs sēžam uz krēsla, kurš dīdās un čīkst, mēs arī domas visdrīzāk virzīsim uz to krēsla skata punktu, lai mēs no viņa kaut vai nenokrītam nost. Nākamais, kas ir, tas ir jautājums arī par to, vai mūs kāds dzirdēs šajā sarunā, kas psihiatrijā ir ļoti nozīmīgs aspekts, un tas bija arī būtisks jautājums par to, kur tad būs uzgaidāmās telpas, kā cilvēki sēdēs, jo, ja mūs aiz durvīm kāds dzirdēs, mūsu potenciāls, ka bērns jaunietis mums atklāsies, ir ļoti minimāls. Tā kā šis ir arī viens no pārdomātiem soļiem, ko lejā varēs redzēt, ka šīs uzgaidāmās telpas, viņas neatrodas kabinetam uzreiz blakus nav krēsli, tieši šī iemesla dēļ, lai mēs varētu droši šo sarunu vadīt. Protams, ka vēl viens būtisks aspekts, kas ir jāņem vērā un kas bija liels, paldies arī Ingūnai, kas to akceptēja. Mēs saprotam to, ka pie mums var nākt bērni, kuri ir 3-gadīgi, 4-gadīgi ar savām vajadzībām, bet pie mums ļoti daudz ir ikdienā apgrožās pusauģi, kuriem vajadzība interjera ziņā ir pilnīgi citādāk. Mēs nevaram viņiem radīt vienādu vidi. Tāpēc arī viens no mūsu centra lielākajiem lūgumiem bija šo vidi radīt pietiekami universālu, lai gan šim mazajam bērnam būtu, kur pievērst uzmanību, gan arī pusauģim
pusaudzis ienākot šeit, ļoti vienkāršā valodā, teiksim, nejūtas kā bērnu dārzā, bet viņš tā kā jūtās, ka te ir arī pieaugušam cilvēkam paredzēta vide. Un, manuprāt, tas mums ir lieliski izdevies, jo to mums, kad mazie bērni priecājās par dažādām instalācijām, gaismas figūrām, skaņu efektiem, gan arī pusauģi ienākot, tā kā jūtas, ka šeit ir vide, kurā viņi tiek sagaidīti. Kas ir tāds interesantais, ko mēs esam novērojuši? Mums arī lejā ir spēļu telpa, kur mēs jums parādīsim. Mēs esam sapratuši, ka mūsu pacientiem tā vide tik ļoti patīk un dziedē, ka citreiz, ka viņam ir jānāk uz ārsta kabinetu, mēs jau no turienes viņu nevaram izdabūt ārā, ka viņam ir tik ļoti iepaticies tur būt, un viņš tā kā nevēlas nemaz doties tālāk. Tā kā noteikti tās ir tādas specifiskas lietas, kas mums ir bijušas vajadzīgas, bet patiesībā man ir arī ļoti mīļš šis stāsts par šodienu, tāpēc, ka es atceros, ka es vēl biju rezidents, ja nemaldos 3. vai 4. gada rezidents, un bija šis jautājums, kā šai mājai būtu jāizskatās, kādas būtu bijušas mūsu vajadzības, un toreiz Ingūna arī sastrādājoties ar doktoru Bezborodovu, teica, kādam ir jāpastāsta, ko tad tur vajadzēs. Un, protams, ka tika iesaistīti arī jau tajā brīdī strādājošie kolēģi, bet doktors Bezborodovs teica, klausies, mums ir rezidenti, viņi būs potenciāli mūsu jaunie darbinieki, uztaisiet ar viņiem kopā sanākšanu, pajautājiet, ko tad viņi gribēs redzēt, kas viņiem būtu vajadzīgs. Un toreiz mēs vēl sēdējām Gaļdzerā tādā flīžotā telpā un kopā tā kā rakstījām un domājām, un tad mēs ieradāmies šeit un sapratām, ka tas, ko mēs tām flīzēm esam rakstījuši, tā arī izskatās. Un patiesībā arī tas, man liekas, toreiz kā potenciāliem slimnīcas darbiniekam likās tik patīkami, ka kāds tev vēl tā kā vienu no tiem cilvēkiem paņem līdzi, iesaist un palīdz tev saprast, kas būs tā vide, kurā tu visvairāk kā darbinieks gribēsi strādāt. Tā kā tas ir tas arī, kas patiesībā man ļoti šajā procesā patika un par ko es vēlos teikt lielu paldies. Tā kā tas arī no manis tad viss. Paldies. Jā, paldies par šo stāstu. Un nākamais stāsts būs atkal no radošās industrijas puses. Un tādam ievadam es gribētu teikt, ka man vienmēr ir fascinējušas arhitektu pirmās skices par iecerēto projektu, un arī Iluta dalījās tādā vīzijā, bet iedomāsimies šīs pirmās skices, kurā patiesībā ir 2, 3, 4, 5 švīkas, bet arhitekts jau pats saprot, kas tur būs. Un lai arī šī pirmā skice parasti vēl neatklāja to darbu un to apjomu darba, kas tur būs jāiegulda, kas ir pilnīgi neizbēgami. Tas galvenais, manuprāt, ko iespējams šīs skices parāda, ir sajūtu vai to domu, ko šī ēka sniegs, tad, kad tā būs gatava. Tāpēc par ieceri un par izdošanos arhitekts Mārtiņš Ošāns. Lūdzu, Mārtiņ. Paldies. Jā. Labrīt. Jā, mans vārds ir Mārtiņš Ošāns un esmu arhitekts. Šis ir Gansuns Krikses. Un ievadā es gribēju padalīties savu atklāsmi. To es pieredzēju šogad radinieku salidojumā. Mēs aizbraucām uz laukiem un viesojāmies pie man brālēna, kas ir aitkopis un izrādās slēpts antropologs, vienā tādā lielā šķūnī. Un pasākuma gaitā saimnieks, brālēns saka, kāds var paskaidrot, kāpēc mēs atrodamies šeit, šajā mazajā, šaurajā stūrī, visi sanākuši. Un visi bija pārsteigti, jā, tiešām mēs tā esam sanākuši, kāpēc mēs neesam grupiņās pa visu lielo telpu. Un šeit, tas ir mans Gansuns Krikses, kas jūs te visus sabakstīja. Nemanot, viņš jums pienāca klāt, un jūs visi pārvirzījāties uz šo stūri. Tad es piedzīvoju šo atklāsmi. Man šķiet, ka dizains un laba arhitektūra, labs dizains un laba arhitektūra ir kā šis Gansuns, kurš nemanot mūs vada, un mēs esam priecīgi, nemaz nemanot, virzamies pa telpu. Liels paldies, Ilut, par tavu stāstījumu, un patiešām tā atslēga, tā dizaina teritorijas un pārbūves atslēga ir komanda, ir tas groziņš, ko Ilut ir salikusi, un tas ir sarežģītu līmeņu atslēga, kas slēdz šos risinājumus holistiski, un tas ir būtiski, un tā ir milzīga atšķirība, ka mēs neslēdzam pa vienam, mēs slēdzam visu kopā. Iluts pieminētā teritorijas attīstība. Mēs kopā ar slimnīcas šī brīža vadību, viņu
pārņēmām šķiet 5 gadus atpakaļ, tāda, kāda viņa bija. Un mēs rīkojam tādas tā kā darbnīcas ar darbiniekiem. Un bija pārsteidzoši viens tāds piemērs tā brīža dizainam, kad darbinieks teica, gadu bija nostrādājis slimnīcā, viņš saka, es biju sarunājis te satikties ar otru darbinieku. Un kādu laiku viņi nevarēja satikties. Tā teritorija bija nesaprotama, viņa bija sarežģīta, bez konkrētām vadlīnijām, bez orientieriem. Redz, un tas mūsu veids, kā mēs mēģinājām to kārtot, ir 3 daļas. Ir šī vēsturiskā pārkapbūs daļa. Kādreiz slimnīca funkcionēja atsevišķās brīvstāvošās Šmēlinga projektētās mājās. Nu jau mūsdienu slimnīca, viņi funkcionē pavisam savādāk. Ir izmeklējumi, viss saistīts, viss liels tāds zirneklis. Šeit mēs redzam jau attīstības nākošās kārtas. Un viena būtiska daļa, kas šobrīd vēl joprojām nav aizņemta, un mēs stipri novēlētu viņu neaizņemt, ir šī rekreācijas zaļā zona, par ko varbūt Indra pastāstīs vairāk. Un būtiska lieta, ka mēs ieviesām, varbūt aizmirstu, varbūt nekad nebijuši, šo centrālo mugurkaulu, kas savienot vienības gatu, šī vienības gata ar Indriķielu, kur ilut ir jauna stacija, kas saucās Bērnu slimnīca. Tas arī ir nopelns. Un šī as konkrēti ir šis orientieris, no kuras tad pieslēdzās dažādas funkcijas. Gribētu teikt, ka atšķirībā no daudziem gadījumiem slimnīca bija gatava projektēšanai. Dažkārt pasūtītāji, kad nāk pie mums, viņi nav gatavi projektēšanai. Iztrūkst iepriekšējās stadijas plānošana, ko Ilita pieminēja. Un šis bija projektēšanas uzdevums, ko mēs saņēmām. Redz šeit dažādas zonas, dažādas funkcijas, un šeit iekļaut ir milzīgs bloks, ambulatorās veselības centrs ar milzīgām daudzām funkcijām, bet viņam redzinu ar saikni ar šo un šo šeit. Viņam nevajadzētu satikties. Un tad šis ir tā uzdevuma risinājums. Plānojums, šķiet tāds vienkārši elementārs plānojums, kur tas ir atrisināts. Nobeigumā es gribu padalīties ar tādām kā idejām, rezultātu, varbūt sasniegumiem kopīgiem, sadalot to arhitektūru tādās kā komponentēs. Un viena būtiska lieta, kas ir šis te pirmā stāva vestibils, stiklojums, kas varbūt ir nedaudz tādā tipoloģijā, no paviljona tipoloģijas, kurš veido vidi ap ēku, un ēkā tiek pielieta dienas gaisma, plašums, pilnīgi skaidrs nolasāmas ieejas, kas vienā gadījumā organizē ļoti lielu plūsmu, otrā gadījumā tas ļauj ietaupīt tos mazos mirkļus, kas ir ļoti svarīgi. Šīs figūras, kas ir labi saprotams pieaugušiem un bērniem, ir veidojis tēlnieks, īsts tēlnieks. Mūsdienās tas ir retums, kad tēlniecības objekti tiek vispār realizēti pilsētvidē. Un paldies Kārlim Malainim par to. Brīnišķīgs sasniegums ir zaļā komponenta, zaļā sadaļa, labiekārtojums, kas dažkārt projektos vispār iztrūkst, vai ne? Viņa nav. Tā ir izdevumu sadaļa. Tas ir dārgi, tas nepelna. Priekš kā mums tas ir vajadzīgs? Šeit mums ir lielā plašā telpa, tiksim, grupu kopums ir tāds, kur lielākoties ir grūti orientēties. Maziņš tās, ja drīkst pavisam visi. Tāds draugs Čižiks, viņš piedošana. Labi, man liekas, šis stāsts ir svarīgāks par visu pārējo. Čižiks, tāds, kurš tur tagad ir liels pasākums, viņš tajā tīņa vecumā, kad mēs kopā tur vērmanītī tusējām, viņš bija ar Riču Raču karti un parādījās pirmie lielveikali. Riču Raču, tas ir tāds kvadrātiņš. Viņš gāja pie cilvēkiem, tie lielveikali teica, Klau, tu nevarētu pateikt, kur mēs atrodamies šeit. Un cilvēki reāli mēģināja, izdomāt, kur mēs viņu atradām. Un te ir līdzīgi. Te tāda orientieri, skaidra orientieri īsti nav.
Un, redz, mēs mēģinājām veidot to telpu ar tādām kā salām. Šīs salas ir vestibili, kas ir pielieta dienas gaismu. Marķēti ar krāsu paleti, ar rozolkoku apdari. Ambulatorās daļas, galvenā ideja ir šis te plānojums. Pa perimetru izvietotas ārstniecības telpas, vidū servis kodols. Šķiet, ka vienkārši nekas tāds, bet tas jau arī ir tas, ko jāmēģina sasniegt. Ar pietiekoši plašiem vestibiliem, krāsojumu paleti, pa stāviem atšķirīgu. Detaļas, protams, detaļas. Kāds mums prieks, kad ir realizētas margas, kas ir tā gofrētā stikla mardziņa ar krāsu, vai ne? Liektie starpsienu stūri ar pāreju no matētā uz caurspīdīgu. Ierāpties, kāds asprātīgas vietas, kur ierāpties kādam mazajam un tur, vai ne, savu pasauli. Un individuāli izgatavotas mēbeles, ārstniecības telpas, kas arī ar dienas gaismu. Tas ir būtiski, lai tas ārstniecības process viņš nodrošina optimismu. Par brīnišķīgiem HDV zīmējumiem, jā. Tas pavada visu ēku. Personāls, ārsti. Šķiet līdzīgi kā dizaineru un arī arhitektu darbu mūsdienās finansiāli nepārāk novērtē, vai ne? Līdzīgi jau ir ar ārstiem. Ir jārada vide, kas ir šī nemateriālā motivācija. Un ir svarīgi, lai darba telpas un arī atpūtas telpas ir varbūt pat fēnāks nekā mājās, vai ne? Un neatliekamās palīdzības ārstiem, kuriem ir liela, milzīga slodze. Lūk, terase, atpūtas telpās ar ziedošu ekstensīvo jumtu pavasarī, ambulatorās daļas ārstiem, 4. stāvs, dienvidpusē, terase. Man šķiet labākais rakurs mājai. Paldies, jā. Mārtiņ, paldies. Man smiekli nebija kā stop zīme, bet man fascinēja, cik ļoti tu izgaršoji vārdu terase. Ja. Liels paldies par šo stāstījumu un, manuprāt, visas komandas ieguldījums, sajūtas, ilgais darbs, kas ir tajā ieguldīts izpētes procesā, kopīgi atrastās domas, manuprāt, ir ļoti skaists šīs tik dažādās komandas vienojošais elements. Tas par to tiešām ir ļoti liels prieks to vērot, un droši vien daļa no mums katrs kādā brīdī iedomāsies, es arī būtu labprāt gribējis būt daļa no šīs komandas. Viņiem sanāk labi. Turpinājumā atkal stāsts no medicīnas puses, un šoreiz no ambulatorā veselības centra runās vadītāja Irina Ošaniece. Un es domāju, ka noteikti ambulatorais veselības centrs ir vieta, kur nonāk vislielākais mainīgo pacientu skaits. Tātad mēs jau dzirdējām no Ilūtas, cik ļoti daudz ir šī arī pacientu maiņa ikdien, tātad stacionārie un tie, kas dodas ambulatori. Un te mēs varam arī padomāt, ar kādām acīm mēs paši dodamies pie ārsta, varbūt klausoties šo nākamo stāstu, ko mēs ieraugam, ko mēs sajūtam, kur mēs nonākam, kas mums palīdz šajā vidē un kas varbūt atkal traucē. Tāpēc lūdzu nākamais stāsts no Irinas. Labdien, cienījamie klātesošie! Es gribu sākt ar vienu frāzi, kur mēs ļoti bieži sakam saviem bērniem, draugiem, paziņiem. Es nezinu, vai mēs šo frāzi lietojam bieži savā darba dzīvē. Uzdrošinies sapņot. Šie ceļa vārdi bija man aptuveni pirms 8 gadiem no valdes priekšsēdētāja Valta Ābola. Mēs apzinājām vajadzības, mēs zinājām, ka mums ir vajadzīgs centrs, bet mēs nezinājām, ko tad mēs īsti gribam. Kā tad tam īsti ir jāizskatās, jo tev jau nav, kur arī paskatīties. Latvijā jau nekā tāda nav, kur tu aizbrauc un ir vau.
Un es atceros, valds vadīja vienu no sapulcēm, un nu, mēs visi sanākam, saprotam, nu, ka būvēsimies, ko mēs darīsim, kā darīsim. Un viņš vienkārši sēž un saka, bet uzrakstat savu sapni. Iedomājieties, ka jums nav vispār nekādu ierobežojumu. Uzrakstat to, ko jūs gribat. Kā jūs to gribat? Mēs tam neticam, nu kā nauda, mēs taču nedrīkstam tā sapņot, nu kā... Mēs taču tur jābūt maziem kabinetiņiem, tur šauriem gaitinīšiem, kā tad mēs tur apkuras taisīsim, kā? Viņš saka, Irīna, uzraksti, ko tu gribi. Labi, uzrakstīt, ko es gribu. Bet kā es varu zināt, ko es gribu? Es taču nezinu, kur lai es kaut ko pašpikoju. Nu, ko man gribēt? Jā, es gribu dabūt visus 300 ārstus vienā ēkā, es zinu. Nu, mums vidēji 300-400 ārsti pieņemšanā. Jā, mums ir vidēji dienā 1200 ambulatorie pakalpojumi. Tātad tas ir 1000 bērniņa plus vēl 1000 pavadošie. Jā, es gribu dabūt vienu reģistratūru, lai nav 4-5 reģistratūras. Viss ir skaidrs, bet tālāk, kas man jāuzraksta? Tad nāca palīgā. Es nezinu pat, kura čakra atvērās, kāpēc es vispār to izdomāju izdarīt, ir iespēja iet virtuālās stūrēs pa pasauli ceļot. Skaidrs, kā Ilus saka, jā, nākamajos projektos, protams, projektu vadītājiem būtu jāizbrauc, lai saprastu, kas patīk, kas nepatīk. Tajā laikā tāda opcija pat netika izskatīta. Bet ir virtuālās stūres. Es jums nevaru izstāstīt, cik daudz stundas tika pavadītas tajās ekskursijās. Un domāju, labi, ja jau es drīkstu sapņot, tad es arī sapņoju. Un es skatījos, ak, Dievs, Abu Dabi, Dubaju, Kaliforniju. Jebko, es ņēmu, pa pilnu. Bet ja man pasaka uzdrošinies, tev nav vispār nekāda ierobežojuma, tikai uzraksti, ko tu gribi. Un tad es pirmo reizi ieraudzīju, ka kad ir žirafes 10 metru augstumā kaut kur, kad ir akvārija ar dzīvām zivīm, mazām, lielām zivīm, kas ir 4 stāvu augstumā, kas ir kā sienas norobežojošās. Tu nonāc reāli kosmosā, goda vārds. Tu vispār nesaproti, ka tiešām tas viss ir kaut kur veselības aprūpē, ka tiešām ir veselības aprūpes iestāde, kas ir ambulatorais centrs, un viņš ir izveidots kā izklaides parks, ka tu tā kā liekas, tiešām tur ir ārsti, kur tie ārsti vispār pieņem. Bet es te redzu visu kaut ko citu, bet kur tad ir tā sadaļa, kas tā kā galvenā sadaļa? Bet tas man ļoti, ļoti palīdzēja uzdrošināties savu sapni uzrakstīt. Viņš bija ambicios, es tur arī izpaudos, kad es gribu plašus gaiteņus, kad es gribu tur vispārībā stiklus, kad es gribu tur, lai tur vispār mēs ienākām iekšā, lai mēs apmaldamies īstenībā un lai pat nesaprotam, ka mēs esam ienākuši slimnīcā. Lai vecāki smaida, lai bērni neiet projām. Vispār, lai te ir tāda, piedodiet, tā kā ballītes sajūta, kad viņi nesaprot, kur tad viņi īsti nokļuvuši ir. Bet lai saņem pakalpojumu. Tas ir skaidrs. Lai arī mūsu paši ārsti un aprūpē strādājot telpās, lai viņiem ir beidzot sajūta, ka gribas smaidīt, ka nav tas smagums. Jo skaidrs, es no arhitektūras ļoti maz ko saprotu, bet mūsu tās ēkas bija šauriem gaitiņiem, tur kabinetiņš lielāks, mazāks, viss tā kā drūms, labi, kosmētisks remonts, var jau sienas nokrāsot, bet tā vide, nebija sajūta tāda optimistiska vide. Un tik tālu mēs bijām nonākuši, tad mēs rīkojām meta konkursus. Tas ceļš bija ļoti garš līdz tam visam, tam attēlam, ko mēs redzam. Bija daudz pretendentu, kuri gribēja, kuri bija, kā viņi izlasīja, kā viņi parādīja, kāda tā būs realizācija. Un tad notika tāda liktenīgā tikšanās ar Mārtiņu.
tiešām tā bija liktenīgā tikšanās, protams, caur meta konkursu, kurš ļoti precīzi nolasīja vārdos aprakstīto sapni. Viņš mācēja iedot attēlā un risinājumā. Priekš manis, tas bija viss. Es tā, no sākuma es pat tā neticēju, vai tiešām tu vari tā uzrakstīt, un tad ir kāds cilvēks, kurš prot to nolasīt, un tev iedot to bildi, un redz, kur ir tā bilde, ko es redzēju, pat viņa bija labāka nekā Dubajā un nekā Kalifornijā un tā tālāk, un es to arī stāstīju, arī tev. Un, ja šeit ir vadītāji, kas vada komandas, tad es jums visiem novēlu. Ļaujiet saviem darbiniekiem, kuriem jūs uzticaties, sapņot, dodiet to brīvību, izpausties, un tad notiek tas brīnums, kuru mēs redzam šodien šeit. Mums sanāca veidot vidi patiešām, kura dziedina, un tiešām tā arī ir. Šobrīd jau daži vecāki arī man saka, jo es ļoti bieži šobrīd uzturos nevis kabinetā, bet gaitiņos, jo es gribu sajust to sajūtu. Vai mums sanāca, ko tie vecāki domā, ko tie bērni domā. Un man arī tā ir daudzi teikuši, viss jau ir forši, viss ir ļoti skaisti, bet ko tam man tagad darīt? Es savu bērnu nevaru dabūt mājās. Mēs kavējam jau nākamo vizīti, bet viņš neiet projām, un tas bērniņš tiešām raud un niķojās, un viņš vēl grib tur palēkāties, un vēl grib parotaļāties, un tā tālāk. Tātad mēs esam radījuši vidi, kas nebiedē, vidi, uz kuru mēs ejam. Mēs saņemam kvalitatīvu pakalpojumu, jo par kvalitatīvu pakalpojumu šaubu nav. Mēs esam vienīgie, mēs esam augsta līmeņa slimnīca, mēs esam terciāla līmeņa slimnīca, mums ir labākie speciālisti. Par to šaubu vispār nebija nekad. Bet kā to savienot, lai nonākot pie tā ārsta uz konsultāciju vai uz procedūru, mums nav izmisums. Ilgus gadus mums nebija skaidrs, bet šobrīd tas ir izdevies. Paldies visiem, kas iesaistījās. Jā, liels paldies. Un tiešām tālāk atkal par jau pieteikto dziedināšanu. Un kā mēs ļoti labi zinām, tad par dārza dabas un īpaši dārza spēku mēs varam daudz kur lasīt literatūrā, daļliteratūrā, romānos, dzejā par to, kā dārzs ir ļoti dziedinošs. Un, protams, arī mākslas darbos vērot dažādas krāsu sajaukumus un to, kā mākslinieki to ir redzējuši. Tāpēc, protams, mūs interesētu šodien tas, cik daudz šobrīd mazo pacientu, viņu vecāku un, protams, arī paša personāla dziedināšanā vai atelpas brīžiem liela loma ir jaunveidotajiem dārziem. Un par to, lai stāsta Indra Ozoliņa no Alpas Ainavu darbnīcas. Ainavu arhitekti, lūdzu. Paldies. Mums ir komanda Ainavu arhitektu, 20 gadu pieredze mūsu birojam, un mums mājaslapā ir rakstīts, ka mēs ticam, ka mēs spējam pasauli padarīt labāku. Tas tāds ievads neliels. Tas, kas no tādas teorijas nedaudz, bet principā tas slimnīcas dārzs, teritorija dārzs, kā mēs viņu saucam, dziedinošais dārzs, viņš ir vajadzīgs 3 grupām. Tie ir pacienti, ir personāls un ir apmeklētāji. Un pacientam tas ir patvērums, kur viņš iespējams kaut kādā mirklī aizmirst par to savu diagnozi. Personālam tā ir vieta, kur viņš ne tikai tā kā funkcionāli pārvietojās, bet tā viņam ir vieta attelpai kaut kādam mirklim, kur ievilkt telpu, lai vispār būtu spēks tālāk strādāt. Un apmeklētājiem savukārt tā ir tāda vieta, kura saņemties un turpināt risināt tādas ikdienišķos situācijas, jo viņam jau ir jāturpina tas ikdienas stāsts. Un līdz ar to tā ārtelpa ir jāveido saprotama, jēgpilna
un tajā pat reizē viņam ir jāspēj ar to tikt galā. Ir jābūt tādai kontrolei par viņu, viņam ir jābūt tomēr sajūtai, ka viņš kontrolē to situāciju. Vēl vienreiz nedaudz to, ko jau Mārtiņš ieskicēja un ko Ilute ieskicēja, ir par šīm 3 daļām, kā mēs telpiski sadalām šo visu slimnīcas teritoriju. Un te var redzēt, ka mums ir tā zaļā josla, kas ir meža parka daļa, ko mēs jau no šī 19. gada, jau no plenēra sākumiem pašiem, mums bija tāds lozungs, kad rokas nos no parka, ka šī daļā jauna apbūve netiks paredzēta. Tad vidējā tā rozīgā daļa, tā ir tā visblīvākā, tas ir tas zirneklis, kā Mārtiņš teica, kur var parādīties šie jaunie apjomi, kas ir savstarpēji savienot ar vecajiem apjomiem un tā tālāk. Un tad ir tā dzeltenā, kas ir tā fragmentārā apbūve, kur ir šie vēsturiskie apjomi, kuros pa vidi zaļā telpa un tāda nelielas tā kā atpūtas kabatas. Tad, protams, bija nodefinēta šī galvenā gājēju as ar priekšlaukumiem un veidojām, protams, šis vēsturiskais priekšlaukums Vienības gatves pusē, bet arī ar to mērķi, ka būs otrs priekšlaukums Indriķielas pusē, un tagad pēc šīs stacijas vietas maiņas ceram, ka tas būs viens no nākamajiem soļiem, kā šī as attīstīsies. Saglabājam arī visu tās šķērskustības, ka šī telpa ļauj pārvietoties cauri visai teritorijai, neizejot ārpus vispār šis, ka viss ir sasniedzams no iekšpuses. Bet tas, kas bija nevis kā telpiskais princips, bet kā labiekārtojuma princips, tur šīs daļas sadalījās nedaudz savādāk. Protams, bija tas dabas kods, kur ir viss pakārtots meža parka stilistikai un kur ir šie lokveida celiņi ar dažādu intensitāti, īsāki, garāki, lapeņu vietas, tāda mierīga atpūta. Bet apbūves daļa sadalījās nedaudz savādāk, bija šī ar vēstures kodu, kur mēs respektējām to materialitāti, kāda ir vēsturiskai apbūvei, gan tā izpaužās labiekārtojuma elementu piedāvājumā, segumos un tā tālāk. Un tad ir šī mūsdienu kodu teritorija, tā ir jau tā jauna apbūvējumā puse, kur mēs no jauna varam radīt to, kas ir dziedinošs dārzs jau ar mūsdienu principiem un mūsdienu elementiem. Tas, kad šīs telpas, kāpēc tam sadalīsies, viņas ir daudz. Es viņas parādīšu pēc tam, un es dzirdēju to, ko teica Ilute par tiem 50,000 ziedojumiem. Šīs telpas būs ļoti daudz, mēs ātri viņām pārskriesim pāri. Viņas nav katra pa 50,000 iespējams realizējam, bet mēs jums parādīsim, kā mēs to fragmentējām un kā mēs risinājām katru to mazo vietiņu. Un tā doma bija tāda, ka katra tā telpa tiek risināta kā privāts dārzs ar domu, kad tai privātā vietā tu vari paslēpties no mirkli, no tās publicitātes, no tās visas publiskās lielās telpas. Un tā ir tāda prombūtnes sajūta no slimnīcas. Viņš tev dod tādu mistisko sajūtu, ka tu īsti neesi slimnīcā. Un tagad iziesim ātri vienkārši cauri tām bildītēm, un īstenībā tās visas ir vizualizācijas, un kaut kādas no viņām skatoties, īstenībā jau mēs redzam to, cik tās bildes realizējās dzīvē. Un tā īsumā sakot, es gribu uzsvērt to, ka slimnīcā ir tādas nevis pārspīlētas, bet sakāpinātas emocijas cilvēkiem. Viņiem ir prieks sakāpināts, viņiem ir izmisums, darbiniekiem ir darba spars un reizē ir izdegšana. Un tās 29 telpas, kas mums ir varbūt nevis 29 cilvēkiem, bet 29 emocijām. Vai lai viņas tā kā absorbētu, vai tieši otrādi paspilgtinātu. Un apmeklētājam, un pacientam, un personālam
ir iespēja izvēlēties, kurš no šiem stūrīšiem viņam ir nepieciešams un vajadzīgs tanī mirklī. Tad mēs tā smuki ejam cauri, kas būtu meža parkā, sporta visādas vietas, tās mazās estrādes vietas, korim vieta un tā tālāk. Un tagad beigās daži slaidi par to, kas bija tā realizācija tieši no ainavas puses, un īstenībā tas mūsu lielākais prieks bija par to, ka pirmais solis bija par to teritorijas atvēršanu. Ja jūs atceraties, tad tajā apaļajā bildē apakšā ir žoks, kāds viņš bija kādreiz. Man liekas, pa 2 gadiem visi jau ir aizmirsuši, ka tāds žoks bija. Un mēs ienesām gaismu, mēs ienesām to atvērtības sajūtu, un arī tīri praktiski ar šo žoga izveidi tika sakoptas tās parka daļas, kas īstenībā bija ar tādu, nezinu, lapu un saimniecības atkritumu kultūras lēni aizaugušas, un tas nav tur vairāk. Tas bija pirmais solis. Tad otrais solis bija arī neliels tas solis, bet viņš tik svarīgs, kad tika uztaisīts grants celiņu takas cauri mežam, ka tiešām tie cilvēki var iziet lielāku loku, mazāku loku, apsēsties, paslēpties, ka nav viss tikai šī aktivitāšu pusē, bet viņš var atrast arī to mieru pusi, to mierīgo stāstu sevī. Reizē mēs ar to arī tīri praktiski kaut kādas vertikālas lietas atrisinājām un tā tālāk, tā kā tas bija otrais solis. Trešais solis ārtelpā bija tas mazais laukumiņš ar sarkano lāci, un ar to, kad bija tās rotaļierīces arī, kas piemērots bērniem ar invaliditāti, maziņš laukumiņš, bet man liekas, ka jau tāds pirmais prieks ar to pirmo elementu. Nu tad tagad secīgi 4. solis ir šis ambulatorais un neatliekamās medicīnas centru abi priekšlaukumi. Un te ja Mārtiņš atsaucās uz Čižiku jau, vai kā viņi tur sauc, tad es atsaukšos uz Mārtiņu, uz atklāšanas runu, kur man ļoti iedvesmoja, un viņam bija tas stāsts par tām 2 pasaulēm, par lielo cilvēku pasauli, ar tie visiem gudrajiem vārdiem, ar zīmolu, mārketingu un vietas un skata dominantēm. Un tad bija tā mazā cilvēku pasaule, kur atnāk tas nobijies bērns, un viņam kaut kas sāp, un tad viņu sagaida tas briedis, un viņam ir prieks, un viņam ir iedrošinājums. Un tad, lai tās abas pasaules satiktos, mums jau vajadzēja, lai viņas arī redz. Un īstenībā tā projektēšanas situācija bija ļoti izaicinoša, tāpēc, kad visas tās komunikācijas, kas bija zem zemes, tādas, kas nav nekur citur, kādas ir tikai slimnīcā, viņas bija ideāls tam laukumam, nu, tam tukšam skatam uz to briedu un uz dzērvi, bet briedis jau mežā dzīvo. Viņš jau nedzīvo tajā bruģī. Un tāpēc mums kā projektētājiem bija tas izaicinājums atrast, ka briedim kājas ir vismaz pļavā, tādā meža pļavā. Un tad mēs meklējām tās vietas, kur mēs varam kaut ko iestādīt, kur mēs varam to vizuāli panākt, kad briedis ir mežā. Un attiecīgi dzērve atkal ir tīreļu un puru putns, un tur mums lieliski bija šis stāvvietas stāsts, kas arī nosacīt laukums, kas arī bija priekšā, un tas laukums ir ar ilgtspējīgiem ūdens risinājumiem, ar bio ievalkām, un ir mums dzērve arī purvā, tā sakot. Lūk, tas ir īsumā viss par labiekārtojumu. Paldies! Paldies! Un ja vienā no reizēm kāds teica, mēs vēlamies, vairāk jau slimnīcas pārstājoties, mēs vēlamies, lai cilvēki nāk smaidīt, tad man ir tā privilēģija redzēt jūs visus no šī punkta. Tad sākumā jūs visi bijāt tādi domīgi, tādi mierīgi, tādi ļoti stingru mīmiku, un tagad jūs visi arī smaidat. Man liekas, ka tas arī ļoti labs rādītājs. Bērnu slimību klīnikas virsārste Alla Silova ambulatorās veselības centra atklāšanā mūs vadīja pa jaunajām telpām, tādiem stingriem, raitiem, ļoti noteiktiem soļiem un stāstīja, ka piedaloties plānošanā
kādas būs jaunās telpas. Viņa skaidri arī ir zinājusi, kur vajadzīgas durvis, kur durvis mani aizvedīs, kur durvis nevajag, kur jābūt savienotām telpām, kur nav jābūt. Un tāpēc, manuprāt, ja jūs iesiet ekskursijā kopā ar Allu, tad jūs noteikti paši to piedzīvosiet un redzēsiet. Tā kā Alla, lūdzu, jūsu stāsts. Jā, labdien! Es šobrīd jūtos, es šobrīd saprotu to situāciju, kurā nonāk vecāki starp svešiem cilvēkiem, gandrīz nepazīstamā telpā. Un tāpēc es saprotu, cik svarīgi ir vide un ka personāls smaida un ir atvērts. Tas, ko Mārtiņš teica, ka viņam ir bijis salīdzinoši viegli ar mums strādāt projektēšanas laikā, jo mēs esam zinājuši, ko mēs gribam, tad es gribu teikt, ka īstenībā tas viens tāds ļoti liels palīdzošs punkts bija šis te arhitektu plenērs, kas palīdzēja tās mūsu vajadzības un vīzijas saskatīt jau tādā reālā tēlā. Tā ka tas tiešām bija ļoti palīdzoši. Otrs palīdzošais punkts bija, protams, Covid pandēmija, ar kuru mēs saskārāmies, un tas palīdzēja mums projektēšanas laikā saprast, ka mums ir nepieciešams nodalīt šīs neatliekamajā palīdzībā plūsmas tā saucamo tīro, jeb infekciozo, tīro, jeb traumu pacienti, kas nav infekciozi no tiem pacientiem, kas ir potenciāli varbūt bīstami vai infekciozi. Nu, lūk, un tas, manuprāt, mums ir ļoti labi izdevies. Tāpat mums bija svarīgi, ar ko mēs saskārāmies vecajās telpās, kad mēs nevarējām nodrošināt pacientiem un viņu vecākiem tādu intimitāti, mēs nevarējām iztaujāt viņus, apskatīt, jo blakus bija vēl 5-6 pacienti, ja? Līdz ar to šobrīd šīs telpas ir pielāgotas, lai katram pacientam ir sava palāta, vecākiem ir iespēja arī atpūsties. Skaidrs, ka mēs strādājam ar pacientiem, kas pie mums atrodas līdz 24 stundām, bet vecāki bieži vien ir tiešām noguruši un arī viņiem ir nepieciešama vieta, kur pacelt kājas uz augšu. Tas mums arī ir izdevies vecajās telpās, ja es viņus tā varu saukt, viena no tādām aktuālajām problēmām, par kuru mēs arī domājām personāla ziņā. Mums nebija logu, tās telpas bija šauras. Tas, ko mēs panācām, mēs joprojām strādājam bez logiem tajā pirmajā stāvā, bet Mārtiņš ar komandu ir panācis, ka kaut kāda gaisma pie mums nonāk, mums ir plašums, un mums ir lieliskas atpūtas telpas darbiniekiem, kur tad, kad mēs vairs esam pārguruši no tās skatuves, kur mēs atrodamies pirmajā stāvā, mēs varam uziet otrajā stāvā, atpūsties, iziet uz terases. Mēs gaidām nākamo vasaru. Kad mēs varēsim tiešām izbaudīt to ziedošo pļāvu ar bitēm, varbūt ierīkosim kādu bišu stropu, kā Iluta teica. Es domāju, ka mums ir izdevies. Paldies liels, un es visus labprāt aicinu ekskursijā, un tad jau parādīsim tuvāk telpas. Paldies! Jā, paldies Allai, bet dizaina studijas HDV vadošā dizainere Inga un Elere savukārt iepazīstinās ar navigācijas risinājumiem un vides grafikas risinājumiem, jo, protams, slimnīcā lieki kavēties vai nesaprast, kur es esmu nonācis, nav pieļaujams. Inga, lūdzu. Jā, labdien visiem, es esmu nedaudz bez balss palikusi, tāpēc es runāšu īsti, lai ātrāk jūs sniegat ekskursijās. Tātad mūsu kopējie, vispār kaut ko var dzirdēt? Piedodiet. Tātad tas, ko mēs varam darīt ar savu darbu, vienot šo te vietu ar cilvēkiem, ar apmeklētājiem, ar pacientiem, ar vecākiem. Un es nestrādāju viena, šeit ir visa mūsu komanda, lūdzu pieceļaties. Arī Nikola, arī Kitija, arī Elīna. Tā kā tas ir tiešām komandas darbs, un tas ir, mēs esam tikai maza daļiņa no visas lielās komandas, kas aiz katra mums stāv, un slimnīcas komandas. Un vienkārši viens par šo te holistisko sadarbību, par ko jau Mārtiņš skaļāk izstāstīja. Tas ir ļoti būtiski, kad mēs visi strādājam vienoti vienam mērķim.
papildinot viens otru. Tādējādi šīs krāsu nianses ir vēl bagātākas, jo mēs katrs uz šīm lietām skatāmies savādāk, un mums katram ir taisnība, un kā mēs to varam vienoti kopējā telpā ieviest. Mūsu darbs, ja Mārtiņš un Marka birojas un arhitektu birojas nams, kas ir projektējis šo māju, zīmē māju, tad mūsu darbs ir šī iekšpuse un kaut kas navigācija pārpusi. Un radot šo vienoto sistēmu, kas atbalstītu. Un, vecākot, visi šie daudzie aspekti ir šeit iekšā iestrādāti, ja mēs iesim tālāk un skatīsimies, jo tā katrai lietai vēl ir vēl vairāk šie mērķi un apakšsistēmas un kopējā sistēma. Par šo dizaina lomu mūsu, var teikt, tāds manifests ir, kad ikvienam ir tiesības uz labu dizainu, arī slimnīcā, arī bērnam. Un te ir šī dizainera atbildība. Slimnīcas ir dārgas būves, ļoti, ļoti, ļoti dārgas. Mēs nedrīkstam kļūdīties. Mums ir jāmēģina izdomāt maksimāli uz priekšu, lai mēs šie risinājumi varētu kalpot ilgtermiņā. Par to, kā jutīsies šīs daudzās mērķa autorijas, par kurām jau stāstīja gan Iluta, gan visi jūs. Tas, ko mēs gribējām pateikt, kad arī tādā vienkāršā lietā kā navigācija, mums ir 3 šie piramīdas funkcija, kurām jānodrošina aiziet pa labi, pa kreisi, kur ir sanmezgls un tam līdzīgi. Nākamais, mēs pievienojam vērtību, par ko mēs arī workshopā runājām un diskutējām. Par vērtību, ka mēs paskatīsimies ekskursijās, un jau varbūt pastāstīs skaļāk, kādā veidā mēs to darām, kad kā durvis var sarunāties ar apmeklētāju kaut vai. Un nākamais jau ir šī nozīme ar jēgu, kāpēc tauriņš, kāpēc akvarelis, kāpēc mums ir kaut kādas interakcijas. Arī par šo iekļaujošo aspektu, kad mēs strādājam pie zīmola redizaina, pieņemsim burtveidols, kas atbalsta dislektiķus. Jums tas nav pat jāzina, tas jāzina mums un jāievieš pa krāsu sistēmas sakārtošanu. Par definēšanu katram korpusam, liekot virsū Mārtiņu un Alpas darbam, par kopēju ārtelpas navigācijas sistēmu un tā turpinājumu iekštelpā, par augstumiem, kas būtu bērna acu augstums, par to, ko var izdarīt dizains. Mēs uz šīm telpām neiesim, bet pirms dizaina, pēc dizaina kaut vai tā pati vieta. Un paldies arī slimnīcai, jo šeit ir pilnīgi pretēji visu laiku mēs bija šim teicienam. Mēs parasti darām tā, mēs darām šeit stipri savādāk. Parasti rakstīts procedūra telpa 1, 2, 3. Šeit kopā ar Lauri šīs telpas saucās spēks, varonis un drosme. Lai šajās telpās, kur ir šīs nepatīkamās procedūras, tiešām palīdzētu bērniem, lai sienas varētu palīdzēt, izturēt un nepadoties un lepoties. Un par šo mēs droši vien, lai taupītu laiku, mēs izstāstīsim ekskursijas gaitā vienkārši daži aspekti. Literatūra, kas ir mums, ko paldies Nikitas komandai, ir grāmatas, ko mēs lasām, šīs 2, bet ir literatūra, kas mums bija jālasa, lai mēs saprastu kā mājas darbs. Lai nostabilizētu šo konceptu, par kuru mēs izstāstīsim tad ekskursijās. Par tauriņiem, par šajā ēkā, par to, ka mēs katrs varam būt brīvi savās domās, nav pareizi vai nepareizi. Šeit ir brīnišķīgi Nikolas zīmējumi 6 Latvijas taureņi. Šeit visur ir Latvijas sugas taureņi, kas ir šie akvareļu pludinājumi, kas pēc tam pārtop šajos risinājumos. Katram spārnam ir savs taureņu suga ar stāstu. Kas tas tāds ir? Vai vispār mēs zinām, ka ir tādi taureņi kā razgalvīšu suga vai balteņu suga, kas ir pirmajā stāvā. Aktīvi uzlabojumi arī, tas sasaucās ar to, ko Iluta teica, visu laiku ir nepieciešams uzlabot. Neskatoties, ka mēs esam visu izdomājuši un liekas, ka viss ir kārtībā. Ir lietas, kas, pieņemsim ar šo lietu, mēs arī ļoti lepojamies, kā no aizliedzošām uzlīmēm mēs pārējām uz pamudinošām, lai nav šīs diagonālā strīpa, kad nedrīkst, mēs iesakam, kad
esat klusi, noliekiet apģērbu, izslēdziet telefonu. Tātad radot šo te kopējo sistēmu, tālāk testi jau, kas ir obligāti šī mūsu darba sastāvdaļa, tā kā testēt šo te visu. Bet es laikam pārlikšu pāri, jo bišķiņi pat rākumu. Tātad, lai mēs nonāktu pie šīs te nozīmes. Un nozīme ir arī šīs te spēles, ko apskatieties lejā, un kas top arī Brieža mājā, ar arī mēbeļu zīmējumu, kas ir zīmēts speciāli šeit, ejot cauri visiem šiem te punktiem. 21. korpus. Mēs turpinam Mārtiņa sākto stāstu un turpinam ar šo uzstādījumu pa stāviem, ko Lauris izstāstīs jums tur. Katram stāvam ir sava nozīme. Un ar šo te zīmējumu grafiku, kas ir nedaudz nepareiza. Mēs ejam pāri robežam, mēs tā kā atstājam vietu iztēlē, kas ir ļoti būtiski. Un kaut vai viena trešais stāvs, manuprāt, šis ir ne tikai briedim ir ragi, ir ļoti daudzām lietām ragi, arī riteņiem, motocikliem, arī kolkas ragam ir rags, un tas viss ir turpinājums Lauras stāstam. Un noteikti apskatāties šīs te aktīvās vides grafikas, kur bērns var iedarbināt un mēģināt sadzirdēt sauli, piemēram, tas bija 3. stāvā šķiet, vai klausīties pasaku, ko ierunājis Lauris tiem bērniņiem, un nevis pašmērķīgi, bet tāpēc, ka šajā stāvā ir šie bērniņi, kuriem ir sapilināts acīs, un viņiem ir jāgaida, un viņi tāpat neko neredz īsti. Un tad viņi klausās Laura pasaku par briedi. Mēbeles, kuras mēs zīmējām, testi, varētu likt, vai pilns telefons ar testiem, droši vien, ko varētu uzlikt. Noslēdzot, tad tas dizaina process, kas ir, mēs ejam uz kopīgu mērķi, bet mēs ejam soli pa solim. Vidus ir šāds mums visiem, bet ja mēs zinām šo te procesu un mērķi, tad mēs arī viegli varam sasniegt. Lai tā kā mēs atrodamies šajā te SEGD, tā kā organizācijas, kuras fokusā ir vide un grafikas dizains, tad tieši, manuprāt, šis ir stāsts par to. Un mēs tiešām visi komandi ļoti lepojamies ar sadarbību ar slimnīcu. Paldies! Un visiem, tiešām visām iesaistītām komandām. Paldies! Paldies! Es domāju arī vēlreiz visai komandai par spēju radīt kaut ko tik vienreizēju, arī neredzētu un pārdomāt. Tā kā vēlreiz paldies arī, domāju, ikvienam. Arī visiem tiem, kuri nav bijuši klāt šajā mirklī. Mums ir 5 minūtes diskusijai. Un tā kā es tiešām negribētu nemaz kavēt jūsu laiku, jo skaidrs, ka mēs esam piepildīti ar dažādām emocijām, un lai tās pārbaudītu, vislabāk to būtu redzēt katram ekskursijā, bet tomēr pirms kafijas pauzes un došanās tālāk man ir daži jautājumi, uz kuriem jūs vēl savās uzstāšanās reizēs nepaguvāt atbildēt. Un viens no tiem, ko varbūt arī ir, es ceru, interesanti zināt atbildi arī klātesošajiem, ir par to, ka jūs teicāt par šo reakciju. Par bērnu reakciju mēs dzirdējām, par vecāku reakciju bērnu dabūt prom mēs arī dzirdējām. Bet, ja mēs paskatāmies ne tikai šajā emocionālajā līmenī, bet jau tajā, kā jūs reāli redzat ikdienas darbu, kas no visām izmaiņām varbūt visvairāk ir uzlabojis, mainījis šo darba vidi, darba plānošanu, varbūt kaut ko var izdarīt ātrāk. Nu, piemēram, ja es salīdzinu kaut vai ar savu profesionālo dzīvi, mēs ļoti labi zinām pēc izkārtojuma, pēc darbībām, pēc darbības secības un komandu ķēdes, ja mēs darīsim tā, mēs nonāksim līdz tam. Mēs ietaupīsim tik laiku, vai tas mums ir svarīgi. Kas ir bijis tāds, ko jūs esat novērojuši paši, un ko varbūt vecāki ir pamanījuši tieši no šī tāda būtiskā, praktiskā ieguvuma? Man jums jādod mikrofons tam, kurš runās. Varbūt vispirms no slimnīcas kāds, un tad, ko jūs arī esat dzirdējuši? Nu, mums, jā, es piecelšos, lai man redz. Mums noteikti ieguvums ir plašums un gaišās telpas, kas personāli parasti ir tā, wow, nu tas ir numur 1, kas varbūt neatiecās uz dizainu. Nu, mums ir šobrīd
veiksmīga māsu izsaukuma sistēma katrā palātā, līdz ar to māsa zina, kur viņai ir jādodās. Un tāpat arī jāsaka, ka mēs līdz šim atradāmies, neatliekamā palīdzība atradās divās dažādās lokalizācijās. Šobrīd mēs esam vienā, ārsti ir vienā, mēs spējam ātrāk reaģēt, mēs spējam ātrāk izveidot neatliekamo komandu un doties pie pacienta. Tas, protams, ir ļoti šobrīd uzlabojis to mūsu komandas darbu, ja tā var teikt. Paldies. Un ja mēs vēl domājam par to, ka primāra auditorija mums šķiet bērni, bērnu slimnīca, protams, saprotam vecāki, jo bez vecākiem mēs nevaram atkal ar bērnu tik labi tikt varbūt galā vai sarunāt daudz ko vai noskaidrot, jo vecāks ir, manuprāt, milzīgs palīgs, ja tas ir vērīgs mediķim. Liels uzsvars arī sarunās un stāstos bija par medicīnisko personālu. Jo, protams, gan par dārzu, gan par projektētām telpām, gan par to, kā jutīsies, kādās mēbelēs atpūtīsies. Cik lielu jūs spējāt realizēt to ieceres daļu, kas bija saistīta tieši ar personālu, un varbūt palika kaut kas tāds, ko jūs vēlaties vēl uzlabot, vai arī, kā mēs varētu teikt, tam personālam pievērstā uzmanība visās pārmaiņās? Ilut varbūt arī. Mums izdevies tātad ar mūsu briežu māju, viņi ir savienota ar lielo izmeklējumu māju, ar ārstu māju un arī ar nodaļām. Tas bija ļoti būtiski, lai ārstam ejot uz konsultāciju, nebūtu jāmēro ceļš par āru. Ja, ir sevišķi, kad mums sācies ir rudens. Ja, tas arī saīsina krietni laiku, kad mēs nokļūstam līdz vizītei. Tas bija pirmkārt. Otkārt mums ir, kas vienmēr tāda vajadzība ir bijusi vajadzīga, mēs viņu arī apzinājāmies, ka notiek tādi starptautiski vai arī tikai, teiksim, iekšēji Latvijas mērogā vai arī slimnīcas mērogā tikai konsīlī, kur tiek apspriesti, teiksim, pacienti vai viņa diagnoze un kāda taktika, ne tikai stacionāri pacienti, bet arī ambulatoriem pacientiem. Un mums ir tāda konsīlī telpa, ļoti labi aprīkota, kur tiešām ārsti var sajiet savā starpā kopā. Ja ir vajadzība, viņi var saslēgties ar jebkuru sadarbības partneri un tiešām tikt pie tādā labākā risinājuma priekšpacienta. Tas ir tāds ļoti liels arī ārstniecībai ieguvums. Divi ļoti lieli ieguvumi. Tātad, kad ir savienotas telpas, ka nav jāpārvietojas par āru un arī konsīlī telpa. Mikrofons, jūs teicāt par tām daudzām virtuālām tūrēm un par to visu, ko jūs redzējāt un ko ir izdevies ieviest. Kas varbūt bija tomēr tāds, no kā nācās atteikties? No zivīm laikam bija jāatstāt. Jā, no zivīm. Labi, tādu piezemētāku. Kas ir tas, ko jūs vēl raugaties varbūt uz priekšu atkal? Ziniet, sapnis jau noteikti vēl turpinās, vai ne? Ja mēs runājam par brieža māju, tiešām goda vārds, mēs esam sasnieguši izcilību. Ja mēs runājam par brieža māju un ambulatorisko veselības centru, tas nenozīmē, ka mums vairs nebūs būvniecības. Būvniecība jau turpināsies. Un ir jau daudz un citi projekti, kas ir jārealizē. Bet ja es šodien nevaru auditorijai atbildēt, vai ir kaut kas, kas bija izsapņots un nav izdevies. Runājot par ambulatorisko centru, tad tas nav. Ilutē varbūt ir kas piebilstams? Es drīkst neatbildēt uz to jautājumu, es atbildēšu uz vienu citu, par iegūmiem īstenībā, kas ir ļoti būtiski šajā te procesā, ka jaunas ēkas, jaunas pieejas ļauj iemīdītās staciņas aizaudzēt. Un tas bija ļoti liels iegūms. Respektīvi, jauna ēka, un mēs visi vienkārši sanācām kopā un fiziski vienkārši ar Allu, ar Irinu gājām un teicām, tad tagad rādat, kā nāks pacients, kur viņš apstāsies, kur viņš noģērbsies, kur viņam vecāki noģērbsies, kur tie vecāki apstāsies, kā viņi piereģistrēsies un tā tālāk. Šis ir ļoti labs vispār,
iemītot aciņu aizaudzēšanas tāds iespējamība, jā, jo es nemaz neslēpšu, mēs paši, noteikti daudzas lietas vienkārši likās pašsaprotams, pa turien ienāk vienības gatve, visiem vienības gatve, un šobrīd mums lielākā daļa pacientu mēs vēlamies, lai viņi nonāk stāvvietā pie robežielas. Es jums varu pateikt, gandrīz neviens nezinu, kas ir robežiela, jā, un tādi vienkārši, tādi uzdevumi un tādas simulācijas un praktiskas iesēdies mašīnā, paskaties, no kurienes tu vispār var aizbraukt uz to robežielu, vai tev tur kaut viena norāde ir. Vēl joprojām nav neviena norāde. Jā, tā kā mums ir daudz ko vēl darīt, uzlabot, un šīs te jaunās mājas tiešām liek, un tas ir labi tiešām ar tādu liek paskatīties uz procesiem pilnīgi savādāk un saprast, kas strādā, kas nestrādā. Tā kā šis arī ir ļoti labs uzdevums mums bija tāds, jā. Ieradumam ir liels spēks, vai ne? Jā. No radošās komandas puses varbūt jums ir kāda atbilde uz šiem jautājumiem par to, ko izdevās īstenot, kas vēl iecerēts, ko vēl pašam ļoti gribējās. Viena būtiska lieta ir ideja, bet tas ir pilnīgi nekas, ja to kāds nespēja realizēt. Tā spēja realizēt ir ārkārtīgi būtiska. Tā ir viena lieta, ko es gribētu uzteikt, kad ir slimnīcā spēja realizēt. Un otra ir, redz, kā ir tas, visa radošā nozara ir tāda kā radīšana. Un te ir tas ir tāds normāls cilvēka arhetips, kad ik viens vēlās piedalīties radīšanā. Ik viens. Un tad ir brīnišķīga, tāda vadības tāda kompetence, kad mēs esam radījuši tiem tūkstošiem, kuri ir piedalījušies. Bet, zin kā, katram jau tur ir viedoklis par krāsu īpaši. Un tas viss ir nomenedžēts. Tas ir fantastiski, ka cilvēki, personāls ir apmierināts, viņš ir iesaistīts, bet ir arī tam rezultāts, vai ne? Tas runa. Es varbūt mēģināšu vēl pateikt, atsaucoties uz Irīnas teikto, ir šis te franču revolucionārs auglis, esiet realisti, prasiet neiespējamo, un man liekas, šis ir pamatā visam, un vēl šis viss netaptu, jo dizains un arhitektūra ir pasūtījuma darbs. Ja mēs varam būt cik empātiski izglītot un cik vēlamies, bet ja nebūs šis te pieprasījums pēc laba dizaina, tad nekas tāds nebūtu. Man tiešām gribas pateikt vienu lietu, un tā varbūt skanēs ļoti skaļi, bet tad, kad bija atklāšanas diena, un mēs tikām arī vadāti pa korpusiem un pa stāviem, es jau zināju, it kā teorētiski, kā tas būs. Bet tad, kad tā reāli izstaigāja, tad man bija tā sajūta, ka tā ir viss, un te vēl kaut ko darīs, un tā jau ir tāda izstāžu zāle, kurā jau es esmu iegājis, un es jau esmu saņēmis ārkārtīgi lielu impulsu, ārkārtīgi lielu gandarījumu. Un kas tas ir? Tās dienas vakarā es varu saprast, ka tā ir kaut kāda pašvērtības impulsu es iegūstu, kā teikšu kā cilvēks, un pateikšu skaļāk. Es kā nācijas loceklis noteikti esmu iegūst kādu pašvērtības impulsu. Un tad es rēķinu tālāk, bet šajā slimnīcā nāk ļoti daudz arī pieaugušo cilvēku. Es nerunāju par bērniem, kuri izaugs vēl. Nāk pieaugušie, un šī papildus vērtība, ko mēs vispār varbūt neapzināmies pirmajā mirklī, šī, ka mēs visi iegūsim daudz lielāku pašvērtību, vispār ienākot šeit un pavadot kaut vai pusstundu, stundu, tā mūs liks domāt par mūs pašiem labāk un cēlāk. Jā, paldies, Laura. Noteikti pievienojos, jo skaidrs, ka gan sajūta, kurā nonāk katrs vecāks un bērns šeit ar bailēm, nedrošību, gan to, ka, ja cilvēkam nesagādā nekādas grūtības uzturēties noteiktajās telpās, viss ir
loģiski sakārtot un kāds par to ir padomājis, tad mēs nemaz neredzam, cik veiksmīgi mums šī pieredze ir. Un tā tiešām ir ļoti, ļoti, manuprāt, pozitīva ziņa visai sabiedrībai mums un arī tam, ka nevis mēs nevaram, bet mēs varam. Un noslēdzot tomēr tādu aplīti no katra, jums vēlētos dzirdēt, ko jums nozīmēja, un mums, es domāju, pārējiem tas ir interesanti zināt, ko jums nozīmēja sadarboties šajā starpdisciplinārā komandā. Kādu varbūt jau atziņu jūs esat guvuši par to, cik viegli vai grūti, to mēs jau dzirdējām, bet tas noteikti secinājums tad, kad darbs jau ir padarīts, kad rezultātu jūs varat novērtēt, un kā mēs arī redzam, rezultātu jūs visi esat apmierināti, un brīnišķīgi arī, ka mums šodien bija šī iespēja uzklausīt visu pušu stāstus, kuri nevienā mirklī nebija atrauti viens no otra. Tie bija savstarpēji saistīti, tāpēc tās pieredze, kas ir gūta, ir pilnīgi noteikti neatsverama, tādu nevar nekur izlasīt, nevienā droši vien grāmatā. Ja? To var tikai iegūt. Tā kā, kas būtu tas jūsu, ko jūs ieguvāt visvairāk no visas šīs sadarbības šo daudzo projektu laikā? Es tad došu pēc kārtas. Paldies. Es laikam teiktu, ka no manas puses tas aktuālākais būtu par to savienojumu starp to reālo izmantotāju un to, kas palīdzēs tai videi tapt, jo tas ir tas, ko mēs daudz aktīvāk dzirdējam, tiešām arī domājot par psihiskās veselības centru, kādas mums bija grūtības iepriekšējās telpās, ka viņas tika aiznestas tālāk no tiem reālajiem cilvēkiem, kas tur ikdienā strādā, līdz tam risinājumam, kas arī tiem reālajiem cilvēkiem ir vajadzīgs, jo citreiz, ka tu, pieņemsim, medicīnas studijās mācies kļūt par ārstu, tev neviens varbūt nestāstīs, kāds būs labākais telpu dizains, lai tu tur strādātu, bet tad tu nonāc situācijā, kurā tu arī realistiski vari pieņemt tos lēmumus, palīdzēt saprast, kā te tev pašam to savu darba vietu veidot, un tas noteikti ir tas mans lielākais iegums no tā. Man jāsaka, ka mums radošajā komandā bija paveicies, kad bija vecāki, bērnu vecāki, kas bija atradušies arī šeit neatliekamajā palīdzībā. Un tā sadarbība bija ļoti veiksmīga, jo viņi mums parādīja, redz, mēs jau skatāmies vairāk no tāda darbinieka personāla viedokļa, bet viņi savukārt ar to savu redzējumu mums parādīja, kas ir tās lietas, kas mums būtu maināmas un ļāva to plašāku to redzējumu un domāt vairāk par pacientu un viņu vecākiem no tāda viņu vajadzību viedokļa, kas īstenībā, man liekas, kad rezultējās tādā ļoti labā darbā. Klausīties, sadzirdēt, dažreiz uzminēt un iztulkot un realizēt. Tā, no manas puses 3 lietas. Pirmā būs noteikti uzticēšanās komandai un uzticēšanās gan sev, gan arī tiem cilvēkiem, kas ir ieaicināti komandā, un būt gataviem arī, ja komandā ir kaut kas jāmaina, jo bez uzticēšanās ļoti, ļoti grūti ir iet uz priekšu. Tad nākamā lieta noteikti būtu lēmumu pieņemšana. Es tiešām šoreiz no tādas slimnīcas vadības, jā, arī grūtu lēmumu pieņemšana un izskaidrošana, bet neierobežot to radošumu, to tik gudru un tādu nemanāmu to lēmumu pieņemšanu, jā, lai nenokautu to radošumu tādu no. Un tad, jā, pēdējā lieta, neskatoties uz to, kad mēs visi noteikti gribējām to labāko, mēs tāpatās bijām ierobežoti budžetā, mēs tāpatās bijām ierobežoti termiņos, bet spēt arī šo te visu tik tā nomenedžēt, kad tie, kas domā par to radošo pusi, nav atbildīgi par šo te līmeņa tādu samazināšanu, bet vienalga viņi iekļaujās mūsu slimnīcas termiņos, viņa iekļaus slimnīcas arī budžetā, jā, tā kā es teiktu, šīs te lietas es tā paņēmu, jā, ļoti. Jā, paldies. Jā, paldies. Jā, viennozīmīgi šī uzticēšanās, ko mēs jutām, man liekas, pēc katras sapulces, jums tas bija Covid laiks, šis te smaids jūsu sejās un tas atbalsts pēc katras skiču prezentācijas, tas vienkārši iedvesmo. Un tā rezultātā, man liekas, arī mums visiem man ir žēl šķirties, un katru projektu nodošanu mēs īstenībā
atlikām, cik vien varam atlikt, jo mums ir žēl, jo liekas, ka tu vari vēl uzlabot, nedaudz tāds imposter sindroms, vienkārši jau negribās vēl, liekas, tur vēl kaut ko var, tur vēl kaut ko pielikt, tā kā, paldies. Jā, man atmiņā ir mūsu laikmeta viens no tādiem ģeniālākiem arhitektiem, Rems Kulhās. Viņš ir publicists un daudz ko sarakstījis, un tad viena lieta, ko viņš bija kaut kādā plašu, garu diagrammu uzzīmējis, grafisku diagrammu, kā izskatās sadarbība. Tāda ļoti intensīva kardiogramma, ir kāpumi, kritumi un šajā procesā mums to kritumu bija ārkārtīgi maz. Un šī kardiogramma varbūt ir kaut kā tāda anomālija, bet jāpajautā kardiologam tieši tā. Man ir viens egoistisks tāds secinājums. Ir taču sakarīgi cilvēki. Un no tā izriet, ka tu pats arī sāc justies sakarīgs, un tas ir ļoti vērtīgi. Jā, man laikam neskatoties uz visiem maziem kompromisiem, tādiem ikdienas risinājumiem, kur ir tomēr jāpiekāpjās un jāsarunā, ir prieks par to rezultātu. Un otrs, man liekas, kas mums mūsu to radošo komandu, kas mums likās, ir jau tas izaicinājums un ir grūti un slimnīca un teritorija sarežģīta, bet mums nākamais projekts visiem kopā ir zooloģiskais dārzs. Ziniet, tur vēl ir dzīvnieki, un viņi nerunā, un viņiem visiem kaut ko vajag. Un, jā, tā kā mēs turpinam. Paldies! Jā, es teiktu līdzībās arī pēc Mārtiņa teiktā par to kardiogrammas līkni. Es domāju, ka tas, kas tur uz augšu skrēja, tā droši vien bija apņēmība, tā noteikti bija enerģija un tā noteikti bija tāda labestība un iejūtība pret visiem apkārtējiem un komandā vienam pret otru. Tāpēc vēlreiz paldies valdes loceklei Ilutei Riekstiņai, dramaturgam Laurim Gundaram, ambulatorās komandas vadītāja Lienai Vītolai, arhitektam Mārtiņam Ošānam, ambulatorā veselības centra vadītāja Irinai Ošaniecei, Alpas Ainavu arhitektei Indrai Ozoliņai, slimnīcas virsārstei, bērnu slimību klīnikas virsārstei Allai Silovai un dizaina studijas HDV vadošai dizainerei Ingūnai Elerei. Paldies jums visiem!